Labdien, cienījamie klausītāji! Man liels prieks, ka esat kopā ar mani. Tiem, kas pievienojušies pirmo reizi, jūs klausāties Artes radio blogu, un reizi nedēļā mēs tiekamies raidījumā Latvijas balss, lai iepazītos ar kādu pilsētu, kultūras un mākslas pieminekli vai tūrisma objektu, kuru pavisam noteikti ir vērts apmeklēt. Šodien manās rokās ir, manuprāt, kolosāla grāmata, kurās izmantoti materiāli no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Latvijas akadēmiskās bibliotēkas fondiem. Grāmatas nosaukums ir Rīgas sirds, un tieši no šīs grāmatas lapas pusēm es iedvesmojos šīs dienas raidījumam. Jautāsiet, kāpēc Rīga? To taču visi tāpat pazīst. Nē, draugi, tiem, kas paši nav rīdzinieki, šī pilsēta šķiet kā liels noslēpums. To tik pārliecinoši es spēju apgalvot vien tāpēc, ka mana dzimtā pilsēta ir pavisam cita. Rīga man allaž ir šķitusi noslēpumā tīta un gaužām sarežģīta. Protams, pilsētas vēsture ir tik bagāta, ka vienā sižetā es nepaspētu pieskarties pat ne 5. daļai no tās. Tomēr es centīšos ar jums padalīties savos iespaidos. Gundars Bojārs reiz teicis vārdus, kas, manuprāt, tik precīzi raksturo šīs pilsētas enerģiju un būtību. Rīga ir kultūras pilsēta ar unikālu vēsturi. Rīga ir arī biznesa un uzņēmēju pilsēta. Te rosās namsaimnieki, tirgotāji, būvnieki un baņķieri. Rīgas ainavu papildina skolāni un studenti, smejošām zinātkārām acīm. Rīga ir arī izklaides metropole. Te virmo māksla, skan mūzika, virpuļo dejotāji, sacenšas sportisti, iepriecinot mūs ar savu sasniegumu. Tieši cilvēks, rīdzinieks un Rīgas viesis veido pilsētu ar tās neatkārtojamo auru, kas nāk no pagātnes, tagadnes un iezīmē nākotni. Citāta beigas. Rīga ir pasaules nozīmes pilsēta. Tā pārsteidz ar savu daili. Dārzi un parki ziedu laikā, kņāda krāsas un mūžīgā rosība centrāltirgū, torņu atspīdumi kanālā un tik dažādie tilti, kas ved pāri Daugavai. Tas viss tā žilbina. Tāpat laikā Rīga kā galvaspilsēta ir ļoti klusa. To nevar salīdzināt ar metro pilsētām un to dūmakainajiem nostūriem. Rīga ir unikāla. Vai esat bijuši koka apbūves Rīgā? Tā ir pilsētas daļa, kas ir vienkāršu amatnieku veikums, ko tādu nevar redzēt praktiski nevienā Eiropas lielpilsētā. Protams, nedomājiet, ka ieraudzīsiet koka mājas izcilā stāvoklī. Laika zobs un neviežīgi ļaudis dara savu, bet vēsturiskā vērtība ir nenovērtējama. Vēl viena Rīga, ar ko varam lepoties, ir tā sauktā industriālā mantojuma Rīga. Veco rūpniecu korpusu, dažādu noliktavu darbnīcu, ūdenstorņu ēkas, kas pie mums tika celtas no labiem materiāliem, ar labu izdomu un pat zināmu gaumi. Īstenībā ne tikai sava laikmeta liecības, bet arī ārkārtīgi interesanti objekti mūsdienu arhitektiem. Saglabājot zināmu robustumu, dažkārt arī tādu kā brutalitāti un papildinot to ar mūsdienu dizaina elementiem, šīs ēkas iespējams ne tikai saglābt kā sava laika pieminekļus, bet arī pārveidot atbilstoši šodienas pilsētvides prasībām. Piemēram, ierīkojot tajās izstāžu telpas, ekskluzīvus dzīvokļus, dažādas darījumu iestādes vai izklaides centrus. Rīgu var saukt arī par zaļo metropoli. Ja runā par centra rajonu, tā ielu kopgarums ir apmēram 90 km, un to apstādījumos aug ap 3000 koku. Pieskaitīsim priekšdārzus, šo jūgenstila apbūves kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļu, iekškvartālu un iekšpagalmu apstādījumus, un, protams, parkus un skvērus, kur aug simtiem vērtīgu introducēto jeb sveržzemju koku un mūsu pašu diškoku. Kur vēl jūs jutīsiet tādu zaļumu tāpat laikā atrodoties valsts galvaspilsētas centrā? Es jūtos tik piesātināta iespaidiem par šo pilsētu, ka man nāksies turpināt savu stāstu nākamajā raidījumā. Ceru, ka šodienas ievads lika jums it īpaši vēršos pie Rīgas viesiem, iedegties interesē, lai palūkotos uz Rīgu kā uz mākslas objektu. Nākamreiz es jau stāstīšu par konkrētām vietām, kuras apmeklēt. Noteikti padalīšos arī informācijā, kā atrast koka apbūves Rīgas daļu. Ja jums ir ierosinājumi vai jautājumi par tēmu, aicinu droši rakstīt uz e-pastu arte@radioblogs.lv. Paldies, ka bijāt ar mani šajā pasteigā un ieklausījāties Latvijas balsī. Uz tikšanos! Labdien, cienījamie klausītāji! Man liels prieks, ka esat kopā ar mani.
Tiem, kas pievienojušies pirmo reizi, jūs klausāties Artes radio blogu, un reizi nedēļā mēs tiekamies raidījumā Latvijas balss, lai iepazītos ar kādu pilsētu, kultūras un mākslas pieminekli vai turisma objektu, kuru pavisam noteikti ir vērts apmeklēt. Šodien manās rokās ir, manuprāt, kolosāla grāmata, kurās izmantoti materiāli no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Latvijas akadēmiskās bibliotēkas fondiem. Grāmatas nosaukums ir Rīgas sirds, un tieši no šīs grāmatas lapas pusēm es iedvesmojos šīs dienas raidījumam. Jautāsiet, kāpēc Rīga? To taču visi tāpat pazīst. Nē, draugi, tiem, kas paši nav rīdzinieki, šī pilsēta šķiet kā liels noslēpums. To tik pārliecinoši es spēju apgalvot vien tāpēc, ka mana dzimtā pilsēta ir pavisam cita. Rīga man allaž ir šķitusi noslēpumā tīta un gaužām sarežģīta. Protams, pilsētas vēsture ir tik bagāta, ka vienā sižetā es nepaspētu pieskarties pat ne 5. daļai no tās. Tomēr es centīšos ar jums padalīties savos iespaidos. Gundars Bojārs reiz teicis vārdus, kas, manuprāt, tik precīzi raksturo šīs pilsētas enerģiju un būtību. Rīga ir kultūras pilsēta ar unikālu vēsturi. Rīga ir arī biznesa un uzņēmēju pilsēta. Te rosās namsēmnieki, tirgotāji, būvnieki un baņķieri. Rīgas ainavu papildina skolāni un studenti, smejošām zinātkārām acīm. Rīga ir arī izklaides metropole. Te virmo māksla, skan mūzika, virpuļo dejotāji, sacenšas sportisti, iepriecinot mūs ar savu sasniegumu. Tieši cilvēks, rīdzinieks un Rīgas viesis veido pilsētu ar tās neatkārtojamo auru, kas nāk no pagātnes, tagadnes un iezīmē nākotni. Citāta beigas. Rīga ir pasaules nozīmes pilsēta. Tā pārsteidz ar savu daili. Dārzi un parki ziedu laikā, kņāda krāsas un mūžīgā rosība centrāltirgū, torņu atspīdumi kanālā un tik dažādie tilti, kas ved pāri Daugavai. Tas viss tā žilbina. Tāpat laikā Rīga kā galvaspilsēta ir ļoti klusa. To nevar salīdzināt ar metro pilsētām un to dūmakainajiem nostūriem. Rīga ir unikāla. Vai esat bijuši koka apbūves Rīgā? Tā ir pilsētas daļa, kas ir vienkāršu amatnieku veikums, ko tādu nevar redzēt praktiski nevienā Eiropas lielpilsētā. Protams, nedomājiet, ka ieraudzīsiet koka mājas izcilā stāvoklī. Laika zobs un neviežīgi ļaudis dara savu, bet vēsturiskā vērtība ir nenovērtējama. Vēl viena Rīga, ar ko varam lepoties, ir tā sauktā industriālā mantojuma Rīga. Veco rūpniecu korpusu, dažādu noliktavu darbnīcu, ūdenstorņu ēkas, kas pie mums tika celtas no labiem materiāliem, ar labu izdomu un pat zināmu gaumi. Īstenībā ne tikai sava laikmeta liecības, bet arī ārkārtīgi interesanti objekti mūsdienu arhitektiem. Saglabājot zināmu robustumu, dažkārt arī tādu kā brutalitāti un papildinot to ar mūsdienu dizaina elementiem, šīs ēkas iespējams ne tikai saglābt kā sava laika pieminekļus, bet arī pārveidot atbilstoši šodienas pilsētvides prasībām. Piemēram, ierīkojot tajās izstāžu telpas, ekskluzīvus dzīvokļus, dažādas darījumu iestādes vai izklaides centrus. Rīgu var saukt arī par zaļo metropoli. Ja runā par centra rajonu, tā ielu kopgarums ir apmēram 90 km, un to apstādījumos aug ap 3000 koku. Pieskaitīsim priekšdārzus, šo jūgendstila apbūves kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļu, iekškvartālu un iekšpagalvu apstādījumus un, protams, parkus un skvērus, kur aug simtiem vērtīgu introducēto jeb sveržzemju koku un mūsu pašu diškoku. Kur vēl jūs jutīsiet tādu zaļumu tāpat laikā atrodoties valsts galvaspilsētas centrā? Es jūtos tik piesātināta iespaidiem par šo pilsētu, ka man nāksies turpināt savu stāstu nākamajā raidījumā. Ceru, ka šodienas ievads lika jums it īpaši vēršos pie Rīgas viesiem, iedegties interesē, lai palūkotos uz Rīgu kā uz mākslas objektu. Nākamreiz es jau stāstīšu par konkrētām vietām, kuras apmeklēt. Noteikti padalīšos arī informācijā, kā atrast koka apbūves Rīgas daļu. Ja jums ir ierosinājumi vai jautājumi par tēmu, aicinu droši rakstīt uz e-pastu arte@radioblogs.lv. Paldies, ka bijāt ar mani šajā pastaigā un ieklausījāties Latvijas balsī. Uz tikšanos!